jums nervi netur, tad jūs varat iet ārā. Novada dome tiesā iesniedz, strīdās pret saviem iedzīvotājiem. Viņiem vienreiz ir bijusi publiska apspriešana, viņi ir izdarījuši visu šobrīd, lai šeit viņas nebūtu. Par apsaimniekošanas maksu vēl ir jāiekasē maksa. Tur bija ļoti arī interesanti tās pozīcijas. Ir aktuāla tēma par krematoriju. Mums vajadzēs sūdzēties par to, ka nav būvtāpels. Ja? Ka tu nezini, ka ir izdota būvotļauja, un tev vajadzēs sūdzēties par to, ka nav būvtāpels. Ja? Un pat tiesnesi beigās sāk smieties ar to, ka kas tas ir tāds ir. Ja? Tā. Sveiciens kārtējā mūsu raidierakstā. Sveiks! Kā tev ir gājis pa šo laiku starp vienu un otru raidierakstu? Diezgan naski visas lietas iet uz priekšu. Kad sāksies vasara, man ir jautājums? Kad vasara būs? Nezinu, tā ir mana lielākā bēda. Jo dārzā neko negribas darīt. Bet citi skatos, kaimiņi tādi aktīvi rosās. Bet, es jau ar pļāviņu esmu nogāzis tur, tā kā tu jau kā darbi jau notiek. Tautas dziesmu vārdiem sāc runāt. Kas jauns? Kas jauns? Jauns ir, kā jau iepriekšējā reizē runājām, 200. biedrs. Bijām satikties, apsveikt, apdāvināties, iepazīties tuvāk, un tā bija ļoti, ļoti patīkami. Pārsteidzāt? Ko? Pārsteidzāt? Protams, pārsteidzām. Sveiciens Kaivai. Jā, man šeit mums ir 207 biedri šobrīd. Un katru dienu tu man sūti jaunas. Tagad, tas ļoti patīkami. Vēl šorīt pēdējos aktīvistus pievienoja. Tā kā... Jā, tas process notiek tā, kad mums internetā pienāk ziņa no mājaslapas pieteikums, tad tas tiek ievadīts kopējā reģistrā, un pēc tam tiek pievienot biedri līniju biedru čatam. Un tas tā kā, nozīmē, ka ir ok, kad ir pievienots. Un automātiski pievienoja arī labas lietas līnijās, bet no tās pilnīgi mierīgi drīkst izstāties, ja tas nav aktuāli. Jā, bet es domāju, ka tur ir aktuāli, tur ir interesanti. Jā. Kas vēl mums ir? Mēs te tā kā skatījāmies kaut kāds jaunums. Ja mēs skatījāmies jaunumos, bija Kooperatīva ielā. Bija uzstādīts jauns, kur ir. Kooperatīva ielā uzstādīts jauns rotaļu komplekss. Tu man tā kā bersāli uz brūces. Jo es esmu patiesībā ļoti priecīga, ka šis laukumiņš ir renovēts. Es sapratu, ka viņš ir renovēts. Vecie salauztie ir aizvākti un jaunie uzstādīti. Forši, ka Kooperatīva ielas un 4. līnijas daudzdzīvokļu nama bērniem ir rotaļu laukumiņš. Tas ir forši. Es, protams, esmu bēdīga un sarūktināta, ka 6. līnijas bērni joprojām diennakts tumšajā laikā nekur nevar nokļūt droši. Un es, ja ņem vērā, ka šāds laukumiņš mēs pagājušajā gadā, kad startējām līdzdalības budžetā, tad tas aptuveni maksā 20,000. Tad man ir tāda sāpe. Es domāju, vai tad par 20,000 6. līnijā nevar novilkt baltu strīpu un uzlikt ceļzīmi, ka te tagad, kamēr tā gaisma nav, vai viņai nav tā naudiņa, vai tas ir pārāk liels un ilgs process. Tomēr informēt tos... Novilkt tā kā gājēji, kur... tādu kaut kādu risinājumu. Jo, ņemsim vērā, labi, autobus ir viena lieta, bet tur arī ir uzņēmumi, kas galvpunktā ir daudz garāžas, un tie cilvēki, kas brauc no malas, viņi nebūtu neievēro un negrib ievērot ceļu satiksmes noteikumus. Viņiem liekas, ka tur gājēja nav, tad viņi var arī zīmes neievērot. Uzgāzēt var. Jā, un tad man ir tā sāpe par mūsu līnijas bērniem, kuriem ir jātiek uz skolu, uz pulciņiem, no rītiem, vakaros, pusdienas laikā mājās. Bet es tur esmu braucis bieži, bet kur tur vēl līniju var novilkt?
tā ir tāda doma, ka tas ir tāds, Tur pat nav vietas 2 mašīnām. Nē, ir, 2 ir, bet ja būtu tā preventīva, vismaz, ka tā būtu tāda informatīva ziņa, ka te ir cilvēki. Okay. Labi, tas ir jāpajautā, kā tur tas viss notiek. Man ir skumji, ka... Bet vismaz prieks, kad ir kooperatīvi ilgs, tas laukumiņš ir atjaunots. Tā ir laba ziņa. Tā patiešām ir forša ziņa. Jo man šķiet, ka viņam jau viens līdzīgs bija atjaunots, un tagad šis ir otrais. Jā, varbūt. Jā. Klau, un tad vēl tāda interesanta lieta, par ko mēs varam parunāt, ir, kur mēs abi bijām nekustama īpašuma pārvaldē. Tur tā lieta bija tāda sekojoša, kad satiku 4. līnijas 1. mājas vecāko, un viņš stāstīja, ka viņiem tur ir sanāksmē nekustama īpašuma pārvaldē, un tur ir ar rēķiniem kaut kādi jautājumi vēl, gribās tur skaidrot, jo tā kā viņi ir mājas dzīvokļu īpašnieki, ir pilnvarojuši nīpu pārvaldīt viņu īpašumu. Bijām, arī uzaicināja mūs kā piedalīties. Es nekad nebiju bijis tāda, mana nīpa nekad nav bijis nekāda sakara. Tu nekad neesi dzīvojis dzīvoklī? Es esmu, bet ne Jelgavā, bet nav bijis tāda sakara. Un, cik es skatos, tās dzīvokļu īpašniekiem vienmēr ir kaut kādas problēmas. Ne viņi var savākties, ne tur apsaimniekotāji. Apsaimniekotāji vienmēr ir kaut kādi sliktie. Un tā visi tie problēmas jautājumi. Un tad, uzaicināja mūs piedalīties. Kā tev patika? Es esmu bijusi šādās sapulcēs. Jā, tev pieredze bija? Jā. Es pirmo reizi biju tādā. Tādas mums ir bijušas kopsapulces attālināti bieži. Jo man ir īpašums Rafā dzīvoklis, un tad tur es arī, kad klausījos šo sapulci, es domāju par Rafa māju un savējiem rakstīju, ka būs interesanti, ka ir daudz lietas, ko ņemt vērā. Man tā baža ir tāda, ka man šķiet, ka iedzīvotājiem atkal nav iespēja izvēlēties. Viņiem ir jāizvēlās tas, kas viņiem ir jāizvēlās. Viņiem ir jādara tā, kā viņiem liek. Izvēle jau vienmēr ir. Ir jau vairāk tie apsaimniekotājs, tad domāju, paši var apsaimniekot un vēl visu kaut kā. Bet mani visvairāk šokēja tā attieksme. Bet tieši tāpēc jau ir tāda attieksme. Tā attieksme, tu aizēji, tu esi pilnvarojis kādu apsaimniekot savu īpašumu. Bet tu aizēji pie tā, kurš tevi apsaimnieko, un tur tev rej virsū. Tur ir, es jau ieejot iekšā, tur jau kaut kāds tāds naida mākonis jau lido. Parasti tā, kad ja tu aizēji pie kāda sadarbības partnera vai, nezinu, pie kāda, ko tu esi pilnvarojis, vai kur, tur ir kaut kāda koleģiāla, mēģina viens otram pierādīt, iestāstīt, risinājums, meklēt labāko variantu, kaut kāda sadarbība. Te nebija vispār nekā. Cilvēkiem iedod līgumu uz kaut kādām 20 lapām. Lūdzu! Nē, visticamāk, ka Nīps to pozicionēs, ka viņi bija uz sadarbību vērsti. Tikai tā attieksme un tas formāts ir diezgan tāds nedraudzīgs, es tā teiktu. Mums sadarbība tomēr nevērsts. Vairāk, ka vajadzētu... Es biju šokā par tādu attieksmi. Kā tā var būt? Visādi var vienoties, tur ir dārgāk, lētāk vēl, bet tā attieksme jau pati pa sevi jau parāda, ka, nē, es piemēram, tādu negribētu sadarboties. Jā, bet tev ir piedāvājumā kāds cits. Kas ir Jelgavā vēl? Kas ir Namē ielā apsaimnieko kaut kāda cita firma, tā jauno māju, ko uzcēla kaut kādi, nezinu, Kurzemes nāmi te nāk iekš. Ir kaut kādi varianti. Gal galā, paši taisam, paši dzīvokļu īpašnieki var veidot savu. Nav tā kā, ja viņi saka, tur paliek spainis ar sūdiem, kas kanalizāciju taisot. Viņi nevar to spaini izmest, tāpēc, kā viņiem nav līgums ar bioloģisku atkritumu nodošanu. Kas tas pa stulbumu? Mēs runājam par pašvaldības komercsabiedrību, vai ne? Tas pats ir arī, ka tu nevari neko lētāku, neko citu, jo ir konkurss. Bet kas man pa daļu, ka tev ir konkurss? Un kāpēc par apsaimniekošanu vēl ir
par apsaimniekošanas maksu vēl ir jāiekasē maksa. Nu, tur bija ļoti arī interesanti tās pozīcijas. Nē, un galvenais cilvēkiem ir jautājumi, viņiem beigās, ja tu daudz runāsi, tev tiesā iesūdzēšu. Kā tu vari savu finansētāju iesūdzēt tiesā? Kas tas vispār tāds ir? Bet, es nezinu, tur pasakosim līdz, kā tas jautājums atrisināsies. Un tur cilvēki teica, tie dzīvokļu īpašnieki teica, ka šī sapulce vēl esot bijusi diezgan tāda mierīga, jo iepriekšējās esot tā, kad līdz labu vārdiem Jā, un redzi, tas kvorums arī nesavācās, jo cilvēkiem vienkārši nolaižās rokas. Viņi saprot, ka tu vari runāt vai nerunāt, tevi negrib dzirdēt, jo grib tikai tā, kā viņi grib, un viss. Jo līgums ir tā, kā viņiem vajag, nevis tā, lai cilvēks parastais. Tur ir pilnīgi nepieciešams tulks, lai kāds varētu cilvēkam parastā valodā izskaidrot juridiskus dokumentus. Es nezinu, mums ir arī biedrībā ir jurists un tā mēs jau kaut kā varam tur vienoties, dot to līgumu izskatīt juristiem, ja tur cilvēkiem vajag palīdzību vai kā. Mēs labprāt kaut kādu palīdzību arī kopīgi meklēt un risināt, lai tur var. Jo, cik es saprotu, šī māja konkrētā bija pirmā līnijās, kas vispār tika siltināta. Un vispār būtu uzzināti interesanti. Liekas, vispār pirmā Jelgavā. Mēs vispār varētu uzaicināt vēl citu māju, no citām apkaimēm, citas mājas, un varbūt viņu vecākos pastāstīt, kā tad viņiem iet ar kredītu nomaksu, ar vispār apsaimniekošanu, kā vispār notiek Jelgavā. Kad runājos ar to mājas vecāko, salīdzinot tos datus pēc renovācijas un pirms un kā tur visu, un tā renovācija ir diezgan laba lieta, jo beigās tie rēķini tiešām ir ievērojami krītās, kad tu to kredītu esi nomaksājis. Būtu forši parunāt, kā tas viss notiek, kā tur tie procesi. Un, protams, tas aktuālais atkal jautājums bija tie atkritumi. Daudzdzīvokļu māju lielā sāpe ir atkritumi. Un arī tas jautājums, vai maksāt par deklarētajiem cilvēkiem, vai par faktiski dzīvojošajiem. Un tas atkal ir tikai interesanti, kāpēc vienkārši nevarētu būt šīs atkrituma tvertnes apsaimniekotājas uzbūvējas civilizētas, tiktu apmaksātas no dzīvokļa, neskatoties, vai tur ir tik deklarētie. Tur es saprotu kaut kāda tā likumdošana, kura tur jāievēro, bet visu Jā, bet klau, saliec man uz vieniem svariem daudzdzīvokļu mājas dzīvoklis, un viņu atkritumi. Visi aiznes uz vienu vietu, atbrauc viena mašīna, izber, aizved. Un tad mūsu privāta mājas, kur pie katras mājas apstājās, izber. Cik daudz laika, un viss ir patērēts. Un mēs cik maksājam? Cik mēs maksājam? Mēs maksājam krietni mazāk kā viņu dzīvokļos. Forši, es esmu priecīga. Bet, ja tā uz to skatās kopumā, tur loģika, kaut kur klibo, bet, tas ir, tur ir. Tāpēc, saku, ja cilvēkam iedod, viss ir, tur nav dzīvokļos, nav juristi, nav grāmatveži, nav tādi, ir cilvēki, kuri dara savas lietas un tev atnes līgumu uz 20 lapām un ar noteikumu. Mēs tur ierakstījām visu, arī to, ko jums nevajag, kas nebūs. Kas tas tāds ir? Tāpēc tur vajag cilvēkiem palīdzēt kaut kādi juridiski, un ja kas, pie mums arī stāties var dzīvokļu īpašnieki. Obligāti. Un arī pārējās mājas, lai par sevi dod zināt un kooperējās un kaut kādu mazo dzīvokļu biedrību taisa, un mēs varam palīdzēt, un mums ir jāpalīdz, jo viņi ir mūsējie. Jā, tas bija interesants pasākums, un jāpasako līdz, kā tur viss attīstās. Kas vēl mums tāds jautrs ir noticis? Kaut kas jautrs ir noticis? Pēdējās aktualitātes kopīgajā čatiņā bija par suņu atkritumiem, kā tos risināt. Tur tāds. Vai ir pietiekami daudz tās tvertnīcas, kur maisiņus izmest, kas viņus vispār apsaimnieko, vai būtu iespējams dabūt vairāk tādus līnijās, jo suņi tomēr mums ir, un cilvēki staigā, un varbūt cilvēki brauc no pilsētas un staigā, un viņiem nav kur likt. Jā, protams, mēs varam domāt, kad nesam mājās savu suņu labumus vai izmetam. Es nesu mājās. Tu izēji pastaigāties, savāc maisiņu, ej mājā un bioloģisku atkritumu tvertnē iemet savu. Tur
Bet to, ka tu ej savāc suņu sūdzi, ieliec maisiņā un to maisiņu nomet zem krūmu, te labāk nevāc, lai paliek bez maisiņu. Bet, jā, tas ir jautājums, kas mums ir dienas kārtībā, to mēs skatīsimies, vai tur ir iespēja kaut kāds papildus atkritumu novietnes izvietot vai kā. Kur patiešām līnijās ir, es dzirdēju, 4. līnijā pie autobusu pieturas, vai kur ir tā vienīgā līnija uz suņu? Jā, pie autobusu pieturām, citur jau... Nē, es domāju tieši tā suņu atkritumu. Tāda īpaša suņiem? Jā, ir, es zinu, Rafā ir. Bet kāds minēja, ka mums arī līnijās 1 pie 4. līnijas tikai. Tu neesi redzējis? Es neesmu redzējis. Varbūt tajā laukumiņā ir, zaļajā zonā. Es nezinu. Būs jāizskatīties. Vispār būtu interesanti zināt, kas viņus iztukšo. Nu, kā, noskaidrosim. Kā viņas darbojās. Tā, kas mums vēl ir? Nu, gatavojamies, jā, tam budžetam, līdzdalības budžeta projektam, tur it kā viss... Ideja ir uzzīmēta. Viss ir un gatavojam iesniegšanai. Laika nav palicis daudz, bet iesniegsim, tad jau ziņosim, ka būs jāsāk balsot. Vai tev ir kādas ziņas par līnijas apļiem? Pa līnijas apļiem ir tāda ziņa, kad iesniedzām projektu līnijas apļi, kur kaut kā maršrutēt un izmērīt attālumus un skrienamos, ejamos un tā. Tur tādas maršrutiņas pastaigām un sportam. Iesniedzām projektu. 10. daļa no summas it kā esot apstiprināta. Nu, skatīsimies, runāsim tālāk, jo oficiāla informācija nav vēl publicēta. Gaidām oficiālos rezultātus, tad skatīsimies, kā iet tur, ko mēs varam, ko nevaram. Bet arī tādā pat sakarā es te paskatījos novadā, Jelgavas novadā ir arī tāds pats konkurss Mēs savai videi. Tur kaut kā. Un tur arī viņi kaut kā tur, bet tur ir forši, tur pasaka. Konkursiņš ir summu var dabūt tur līdz 2000. Es tieši par to domāju. Pasaka kaut kādu konkrētu summu, līdz kurai tu vari. Tur citādi sanāk tā, ka tu uztaisi projektu, tur nezinu, par 10,000, tev iedod 1000. Kā tu viņu var realizēt? Nekā. Un līdz ar ko arī ne tas projekts ir jēgpilns, nē, tur kaut kā, pilnīgi nezinu kā tur. Un arī es esmu piedalījies šādos konkursos, un ja tev beigās to tur paprast, nezinu, tos paši 2000, 300 eiro, pat nav jēga smērēt papīru, vai ir vai nav, tur. Es domāju, jā, kaut kāds tur tās griestus, jā, no Rīga arī ir, piemēram, ir projekti, kuros lielais projekts tur līdz 7000, mazais līdz 7, laikam, lielais līdz 11. Tad tu rēķinies, ko tajā summā var izdarīt. Jā, vai tu dabū, vai tu nedabū, nevis tu dabū bišķiņ katram iedod. Jā. Tas tā lielās, kā saka, hokeja, šobrīd hokeja periodu, hokeja laiks ir, kā saka, lielās šaibās. Tas man tā kā viss būtu šai daļai. Jā. Tev vēl kaut kas aktuāls? Es domāju, ka pie tā arī šoreiz paliksim. Jā. Redzēju, ka bija arī atkritumu šķirošanas pasākums pārcelts. Es domāju, ka tas ir interesants. Tas, laikam, kas tur var būt interesants? Ja viņi nenāk pie mums, neko nestāsta, man neinteresē vairāk. Tas gan, jā. Joprojām var apskatīties. Vēl jautājums. Tu Smilšu kultūrās biji? Nē, nebiju, bet es biju muzeju naktī. Muzeja naktī. Biju Alunāna muzejā apstīties porcelānu. Tas ir kruts muzejs. Tur bija arī porcelāna izstāde. Biju Ģedartelijas muzejā, apskatījos Osīti, kā es viņu sauc, traumas Oskar. Kultūrālu šito tēsi. Nedēļas nogali pavadījusi. Jā, bet skulptūrās nebiju. Ja pa kultūru runājam, es te arī gribētu izmantot. Lūdzu, iespēju un kā lai saka, šo te brīdi, kad es varu parunāt, tad gribētu pareklamēt vienu pasākumu, kurš būs 28. jūnijā. Tad roka dziesmu svētki notiks, bet Džūkste. Un Džūkste nav tālu, tepat pusstundas braucienā. Un tas tāds otrais pasākums, manuprāt, diezgan lielisks, kur roka mūzika tiek atskaņota slaveni
leģendāri latviešu roka dziedātāji kopā ar vietējiem koriem. Es tieši gribēju teikt, ka tu kaut ko stāstīji, ka tas izklausījās vienkārši fantastiski, ka kori Jā, dzied roku. viņš ir otro gadu. Es tur arī esmu nedaudz tā kā iesaistīts šajā procesā, un otro gadu notiek. Pēc pirmā gada, pagājušā gada, šīs pasākums tika nominēts Tukuma rajona lielpasākumu balvai. Bet, nu, labi, protams, vinnēja Tukuma pilsētas svētki, kurus tur pārkost nevar neviens privāts pasākums. Bet, jā, 28. jūnijas Džūkstē lielisks pasākums. Internetā var pastīties. Mājaslapa ir rokasvētki.lv. Un tur būs Bukums Jānis, Satis Ieviņš, Frišvalds Jānis. Un galā koncerts būs Miks Galvanovskis, mūsu uzlecošā roka zvaigzne. Tā Miks, starp citu, Skorpionu koncertu iesildīs. Miks ir Jelgavnieks. Jā, viņš ir Jelgavnieks, tāpēc jā, tur tā. Un vietējiem, un tur ir tā kā īstos dziesmsvētkos arī sākumā gājiens būs, un tur pagājušajā gadā bija lielisks gājiens, tur vietēji uzņēmēji, tur bija roka stilā saģērbušies, un tur motocikli. Tāds jaudīgs pasākums, un pagājušajā gadā bija uz pasākumu ieradušies vairāk cilvēku nekā Džūkstē vispār ir dzīvo. Jā, un šogad gribam pārspēt šo rekordu. Tā kā jā, laipni aicināti un sekojam līdzi aktualitātēm. Droši iesūtam ziņas, kas ir aktuāls arī līnijās. Jā, sūtam, kas ir aktuāls līnijās. Gatavojamies. Abonējam. Jā. Spiežam šito. Un komentējam. Dalamies. Kā visi šie latviskie vārdi, jā. Un lēnām pārējām pie otrās daļas. Turpinam šo jauko un pozitīvismu pilno raidierakstu. Man ir ļoti liels prieks šodien, ka pie mums atnākusi ciemos ir Evisa Stankus. Jo mēs uzaicinājām viņu ciemos, jo pēdējā laikā verot vaļā dažādas mēdīs un vietējo presi, ja dažos preses izdevumos viņi ir pat uz pirmā vāka un tā tālāk. Un ir aktuāla tēma par krematoriju. Tur tādos divos vārdos, ko es saprotu, kad kaut kas grib būvēt cilvēku dzīvojamajā tajā apkaimē vidū lielu krematoriju, un vietēji iedzīvotāji cīnās, ka tas īsti nebūtu baigi labi. Tāpēc mēs uzaicinājām Evisu, lai pastāsta, kā tas process sākās vispār. Kā jūs uzzinājāt savā tajā reku, man tūlīt te būs bērnu ceremonijas gar logiem. Kā šis process sākās? Es saprotu, ka beigas vēl nav, bet ir ar kaut kādu pozitīvu ievirzi. Jā. Es sekoju līdz šim procesam, tik cik presē var zināt, cik var lasīt. Es saprotu, Ilze nav vispār neko nezina. Tas ir ļoti jauki. Viņa nav jauki, bet tas būs interesanti. Viņa uzdos interesants jautājums. Un dodam vārdu Evisai. Jā. Par šo... ka kaut kas tiek plānots būvēt, es uzzināju 21. gada novembrī, kad tika izsludināta publiskā apspriešana par krematorijas būvniecību. Tas ir jūsu vietā? Uz lauksaimniecības zemes, Jelgavas Iecavas šosejas malā, kur nav ne kapu, nekā, lauksaimniecības zeme. Mūsu teritorijas pamatā apbūve ir mazākas, kas ir dzīvojams mājas un lauksaimniecības, nodarbojas cilvēku ar lauksaimniecību. Un faktiski es to sākumā uztvēru kā joku. Iekavadīgi, jā. 21. gadā nebija vēl Covid? Nē, 20. Tas bija Covid laikā. Bet tas jau bija. Jā, tas bija Covid laikā. Aktuāla tēma krematorijas Covid laikā. Jā, un attiecīgi... Tas, ko es varu pateikt, kad arī, ja jūs paskatītos būvatļauju, tur ir norādīts, ka tā ir kultēka. Tur nav vispār minēts vārds krematorija. Okay.
Un principā, tas bija tas pirmais, tas, ko mēs darījām. Es šim gadījumam īstenībā tai publiski apspriešanai esmu ļoti pateicīga, tāpēc, ka es iepazinu savus kaimiņus, tāpēc, ka es tajā vietā, kur es dzīvoju, esmu ienācēja, mēs tur īpašumu nopirkām 2006. gadā. Un, attiecīgi, nav tā, ka es tur no bērnības esmu bijusi, un, attiecīgi, visus kaimiņus zinu. Es zinu, kur tu biji bērnībā. Jā, es zinu, ka tu zini. Bet pastāst... Ar līnijām arī saistīts. Ok, bet pastāst, cik tālu, tur ir kāds ciematiņš apdzīvots vietas nosaukums, cik tālu tas ir no tās potenciālās krematorijas vietas? Cik tālu tu dzīvo? Es dzīvoju 500 metru attālumā. Ok. Jā. Un bet tādā savu, privātu māju kaut laukos. Jā, tā ir tātad... Jā, tur ir principā viena māja, kas ir tieši kaut kāda pat 100 metru attālumā, kas ir tieši pāri šosejai, tā kā cilvēks dzīvo. Un saprot, tā vieta ir tāda, ka viņa ļoti strauji attīstās. Tas ir tuvu Rīgai, un attiecīgi aizvien vairāk cilvēku pērk tur īpašumus, un attiecīgi tā teritorija attīstās. Tā puse, kur ir varbūt mazāk mājas, tāpēc, ka tur ir aplūstošā zona, un attiecīgi, tā viena šosejas mala puse attiecīgi ļoti ātri attīstās, un otra vienkārši tāpēc, ka tur nevar būvēt. Ja? Man ir arī tāda saliņa, okay. ko varēja būvēt. Un tātad tas, ko mēs tajā laikā darījām, mēs vācām parakstus, veidlapas uz publisko apspriešanu. Ka visi, lai pateiktu, nē, mēs tam nepiekrītam, gājām šo procesu, visi piedalījās publiskajā apspriešanā, visi teica nē. Un ar to mēs domājām, ka viss arī beigsies. Bet es drīkst pajautāt, kāpēc jūs negribējāt? Tāpēc, ka pirmkārtām tad ir jāmaina. Tajā brīdī, kad tika pieņemti teritorijas plānošanas noteikumi, tad tajā brīdī mums vajadzēja būt iespējai paust gribu, ka šajā zonā mēs veidojam kapus, mēs veidojam apbedīšanas pakalpojumu vietu. Jo ar krematorijām ir tā, ka, ja paskatās, kā ir citās pilsētās, tad pašvaldības izsludina konkursu konkrēti pie kapiem uz zemi, un tad faktiski investors atnāk jau uz vietu, kur pašvaldība ir izvēlējusies, ka mēs šeit šo vēlamies. Bet jums bija arī paredzēta tāda potenciāla kapi tur? Vai tikai ēka un tikai krematorija? Tur ir zāle, jā, un tas, ko viņi vēl ir izdarījuši, ka viņi pat nosaukumu varēja, kā mums teica būvvalde, nelikt krematoriju, tāpēc, ka viņiem ir paredzēta liela zāle, un it kā maza daļiņa ir šī krematorija. Bet uz kuriem tad pēc tam tie viesi atbraukušie brauc, uz kuriem kapiem, uz kaut kādiem vietējiem maziem kapiem? Tas jau katrs individuāli. Jā, tur jau vienkārši tā paredzēts izvedīšanas zāles. Tur ir paredzēts izvedīšanas zāles, tur ir paredzēts viss. Jā, un tas, kas ir tas interesantākais šajā visā, ir tas, ka mēs pēc publiskās apspriešanas uzzinājām, ka jau būvotļauja ir izdota. Pirms vispār kaut kas notiek, ja? Pirms jūsu... Publiskās apspriešanas laikā nebija zināms, ka ir izdota būvotļauja. Tas ir tā, kā tu vari piedalījies tajā vienā publiskā apspriešanā. Kāda jēga viņi rīkot, ja jau viss ir... 3 reizes es teicu publiski, pats interesantākais, kad ir ieraksts, ja, tur visu var dzirdēt. Es 3 reizes teicu, ja tiks izdota būvotļauja, mēs viņu apstrīdēsim. Ne ierēģi, kas tur bija, ne investoru pārstāvis, ne vārda neteica par to, ka ir izdota būvotļauja. Un tad sākās vēl interesantāks process, jo mēs pēc kaut kāda mēneša uzzinājām, ka tā būvotļauja ir izdota. Mēs vērsāmies komisijā, Jelgavas novada administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā. Viņi mums neatjaunoja termiņu, jo būvotļauja tur ir tā nianse, ka mums mēneša laikā vajadzēja apstrīdēt. Mēs to bijām nokavējuši, un ir jāprasa apstrīdēt tā procesuālā termiņa atjaunošanu. Mums to neļāva, mēs aizgājām uz tiesu, tiesa mums to neļāva, un faktiski ar to mūsu kā cilvēku iedzīvotāju tiesības tika izbeigts. Mēs sūtījām arī augstākajai tiesai blakus sūdzību. Tā tiesnese apšaniec, kur šobrīd viņai notiek krimināla procesa, viņa ir principā vairs nav tiesnese. Ja? Viņa pieņēma vienpersoniskus lēmumus, ar ko mums kā iedzīvotājiem tika principā atņemtas tiesības. Kaut ko, jo tur ir iesaistīties. Jo principā tā būvotļauja, ko arī tagad tiesa pirmšķietam ir pateikusi, ka viņa neatbilst tabūs noteikumiem. Mums nevienā brīdī nav bijusi iespēja aiziet uz tiesu un vienkārši aizstāvēt tās savas tiesības. Un te nav stāsts par to, ko mēs gribam vai negribam, bet te ir stāsts par mūsu valstī tiesiskumu,
Un tas ir tas, kāpēc es to daru. Tāpēc, kad man tas vienkārši liekas, mēs tomēr esam demokrātijā. Man tomēr bija ilūzija, ka mēs dzīvojam demokrātijā. Es iepriekš lasīju novada doma. Tiesā sūdza, tiesā iesniedz, strīdās pret saviem iedzīvotājiem. Kā tas ir iespējams? Iedzīvotāji ievēl tur to visu padarīšanu, un viņi sūdz jūs tiesā. Pa ko? Un es gribu vienu jautājumu iestarpināt. Pastāst tagad tieši kā jūs, kā iedzīvotāji, tagad sanācāt, kā tas notika? Jūs sazvanījāties, sanācāt kopā, jūs organizējāt sapulces, jūs... Čatu sākt. Jā, kāda bija tas process? Pirmkārtām te var sadalīt to visu procesu divās daļās. Viens process ir tas, kas bija tajā 21. gadā un beidzās 22. gada, tad, kad es saņēmu personīgi man, var teikt, adresētu tiesas spriedumu, to lēmumu, jā. Man tenī brīdī es šo pasākumu beidzu, jo man bija sajūta, ja vajadzēs, es kaut vai aizvākšos kaut kur prom dzīvot, es vienkārši vairs necīnīšos. Bet arī pašā laikā tā sajūta bija tāda, ka viss būs labi. Man vienalga likās, tur nesanāks, vai viņiem nauda nebūs, ka nebūs. Es neredzu šeit kaut ko tādu. Ja? Un tad bija tā, protams, ka mans kaimiņš, kuram tā māja ir tieši pretī, viņš bija vērsies tiesības sarga. Un tad 23. gada kaut kad augustā vai kad tiesības sargs ir arī iedevis uz kaut kādām vairāk kā 60 lapām atzinumu par to, ka būvotļauja ir jāatceļ. Pašvaldība arī šo ignorēja. Vienkārši, neņem vērā. Izrādās, ka tiesības sargs... Viņam neko nenozīmē, viņš neko nezina, neko nesaprot. Un tad bija tā, ka... Tad nekas nenotika, un tad tas otrs posms, kas sākās, bija tad, kad man kaimiņi sāka sūtīt bildes par to, ka ir sākusies būvniecība. Respektīvi, tiek sāk zaļiet kokus, un ka process ir aizgājis. Būvtāfels, ar citu, kas arī ir ļoti svarīgs elements, parādījās tikai tajā brīdī, kad viņi sāka būvēt. Un arī, kad bija izdota būvotļā, būvtāfels nebija. Viņi mums mēģina iestāstīt tiesā, ka viņa bija. Un beigās mums sākās diskusija interesanti ar domas juristu, kurš pateica, ka mums vajadzēs sūdzēties par to, ka nav būvotļa, ka nav būvtāfels. Ja? Ka tu nezini, ka ir izdota būvotļa, un tev vajadzēs sūdzēties par to, ka nav būvtāfels. Ja? Tev tas ir jādara. Beigās sāk smieties ar to, ka kas tas visā tāds ir. Ja? Un tad bija tā, ka tas bija mans lēmums. Es vienalga teicu, es viena nedarīšu. Tāpēc, ka šis nav stāsts par mani. Ja šajā vietā tā krematorija tiešām ir vajadzīga, ja ir kaut kāds iemesls, lai viņi būvē, man bija sajūta, es necīnīšos. Bet tad man sūta viens kaimiņš, sūta otrs kaimiņš, tās bildes un visu, ko darām. Es saku, labi, davai, uztaisam piemēram sapulci. Izdomājam. Tad mēs uztaisījām pirmo sapulcīti pagastā, tā kā mums tur Garozā. Un tad mēs uztaisījām WhatsApp grupu, un tad mēs sākām vākt parakstus kolektīviem iesniegumam. Un pirms tam es biju iesniegusi arī būvvaldē, lai labo kļūdu. Lai uzliek tāfeli? Nē, lai atceļ būvotļauju. Jo jebkurā gadījumā būvvaldē ir tiesības labot savu kļūdu un atcelt netiesisku dokumentu, administratīvu aktu. Viņi to neizdarīja, un tad es vērsos pie tiesības sarga un jautāju, ko mums darīt. Vai mēs varam varbūt vērsties satversmes tiesā, ja mēs redzam, ka tas ir 115. panta satversmes pārkāpums, ko mums darīt? Viņi saka, ka šīs te nevaram, bet vērsieties prokuratūrā. Jā, taisni. Jo pēc būtības mums ir būvotļaujas būvvaldes pateikts nē, un mēs pamatojoties uz šo savācām parakstus un iesniedzām, tad, kad jau tas kolektīvais iesniegums bija savākts priekš domas, tad tajā brīdī mēs uzrakstījām arī prokuratūrai. Un tas bija vienlaicīgi paralēli šie procesi. Mēs darījām maksimāli visu, jo es sajūtu to iedzīvotāju vēlmi. Es teicu, es viena nedarīšu, ja mēs darām visi kopā. Katrs pēc savām spējām, ko mēs varam, mēs darām. Un tad bija interesants process, tā parakstu vākšana. Mēs savācām 500 parakstus. Es uzrakstīju iesniegumu un aizbraucu uz Indiju. Un cilvēki brauca. Vāca parakstus, es viņus no attālināti čatiņā iedvesmoju, visu darām. Protams, ka tur bija arī tādi cilvēki, kas saka, ārprāts, tur negrib parakstīt, tie negrib. Bet mēs viens otru uzmundrinājām, es no attālam, jo es savu darbu izdarīju, vēstules biju uzrakstījusi. Kā saka, un tad tālāk, jo es ar iedzīvotājiem teicu, jūs šeit visi esat dzīvojuši,
Jūs zināt kaimiņus visus, ja jums ir jāizdara tas savs darbiņš. Ja? Un visu, un attiecīgi beigās visi kopā izdarīja, un tas bija ļoti svarīgi, jo arī prokuratūra jau skatās. Tomēr tā ir jautājums, vai es esmu viena, vai tas tomēr ir kolektīvais. Ja? Un tad bija, ziniet, tas interesantākais, kad jo vairāk tu uzzini, tieši cilvēki, ka viņi vāc tos parakstus, viss izdodas. Tas man dod iedvesmu turpināt. Ja? Tad pēc tam es uzzinu, ko viņi ir Valmierā izdarījuši. Ka viņi ir uz abadīšanas biroju ar lielu uzrakstu melnu kasti nolikuši pie slimnīcas, vispār ignorējot, ka pašvaldība to nav gribējusi. Un viss šis man tiešām radīja to sajūtu, kad ir jāturpina. Un, kad, mēs nedrīkstam šādu situāciju pieļaut, ka bez iedzības, es saku, jo par to publisku apspriešanu tas ir vēl viens jautājums, un ka viņi ar viltu, viņiem vienreiz ir bijusi publiska apspriešana, viņi ir izdarījuši visu šobrīd, lai šeit viņas nebūtu. Un līdz ar to viņi ir patiesībā paši arī tagad atcels. Viņiem nav pat tiesības saņemt nekādu atlīdzību, jo viņi paši ir bijuši visu izdarījuši. Ja? Un tagad pārmest mums, kā viņi saka, mēs esam huligāni. Ja? Viņi tiesāti advokāti. Bet labāk būt huligānam nekā dzīvot krematorijā. Jo mums nav nekas pret investīcijām, pret investoriem. Protams, kad uzņēmēji šeit ir Jelgavas novadā vajadzīgi, bet jautājums ir, kā tu to dari? Un tas ir tas, ka tāpēc ir šī pretošanās. Un tad bija tas interesantais, kad tad, kad mums ar vīru vajadzēja piedalīties tajā domas sēdē, kolektīvā iesnieguma izskatīšanai, mēs iepriekšējā vakarā sēžam un saprotam, ka viss ir slikti. Mēs saprotam, ka visdrīzāk tie domas deputāti viņi nelems mums par labu, un mēs neko tālāk, ja godīgi no juridiskā viedokļa nevaram izdarīt. Viss ar to arī beidzās. Bet vienalga man bija iekšā tā sajūta, ka viss būs labi. Es nevaru to izskaidrot, bet no rīta pirms domas sēdes es saņemu vēstuli no prokuratūras. Ka izrādās, mūsu vēstule bija aizgājusi līdz ģenerālprokuratūrai, un ka viņi principā ir iesnieguši tiesā prasību mūsu vietā, jo uz viņiem termiņi neatiecās. Un tad, kad saņem dāvanu pirms domas sēdes, ja? Un tas tā notiek, ja? Kad ir lietas, ko tu nevar izskaidrot. Un, attiecīgi, protams, tiesa pieņēma pieteikumu, un attiecīgi, ir pirmais mums pozitīvais lēmums, ka pirmšķietam ir šis pretiesiskums, un, attiecīgi, beidzot, mēs varam aizstāvēt savas tiesības. Un tas, kas man visvairāk šokē, kā domas juristi, kā viņi vēl joprojām turpina šo murgu, jo viņi jebkurā brīdī to var izbeigt. Viņi var atcelt būvatļauju. Viņi to var izdarīt, bet viņi to nedara. Viņi nesaprot, ko viņi patiesībā dara. Tāpēc, kad mēs ar vīru smējāmies. Viņi nedara, vai viņi vairs nevar nekā savādāk. Viņi var jebkurā brīdī kaut kādas lietas. Ir kādi argumenti, ko viņi liek galdā, kāpēc viņi viņi uzskata? Tagad es nezinu, kādi viņiem būs argumenti. Viņiem bija no varam vēstuli, kur varam pasaka, ka teorētiski uz lauksaimniecības zemes var būvēt krematoriju. Bet varams, tas viņi jau nav tiesa, kas var interpretēt likumu. Ja? Jā. Un, ja pat tev ir šaubas, tad uztaisi to publisko apspriešanu, ja ir strīdīgs jautājums, ja tu pat esi jautājis viedokli, ja? Varam. Tad palaid to sabiedrībai, iedzīvotājiem, lai viņi tev palīdz, kā tu izdarīji Valmierā. Ja? Viņi izsludināja tur publisko apspriešanu mērķi, un tad tu esi un pēc tam pieņem to lēmumu. Jā. Tas ir tā kā loģiski. Klausies, labi, tagad jums jau ir tik tālu, tur viss notiek. Kā iedzīvotāji, kā jūs tagad, vairs tā spriedzīte nav, un kā jūs tagad, turaties kopā, kā, tur viens otram ej dzimšanu dienu apsveicat vēl, kaut kāds kopējus svētku tusiņus taisat vēl, tagad tas saliedēšanās pasākums ir bijis, ja, un kā jūs turpināsiet to turēt savu. Jā, pirmkārt, mums ir WhatsApp grupiņa, kurā ja mēs redzam, piemēram, tagad viņiem ir ieteikts atturēties no būvniecības, bet līdz ko tur notiek kāda kustība, tā tiek sūtītas bildes. Es arī visus vēstules, tas, kas ir vēl ļoti svarīgi, mēs visu šo procesu esam padarījuši maksimāli atklātu, redzamu, visu, kur nāk man vēstules, vai kas es visu momentā nododu tālāk, es visu laiku, stāstu, skaidroju, jā, jo, protams, juridiski daudz lietas varbūt nav saprotams, un es izstāstu visu, ko tas tagad nozīmē,
Bet, protams, ir tie brīži, kad tu nesaproti, vai teikt, vai neteikt, kad ir slikti. Vai, tur ir tā robeža, jo tu saproti, ka tev tā zināšanas uzliek arī atbildību. Ja? Jo tu saproti, ka tā ticība šim visam ir ļoti, ļoti svarīga. Ja? Un tad beigās, jo man tiešām bija sajūta, ka viss būs labi, un tad es vēl projām. Mēs nezinām, ar ko tas beigsies, bet šobrīd jau, tāds sajūta, ka viss bija slikti, un tagad tas viss metās uz otru pusi, un tā ticība cilvēkiem arī aug. Un arī es ar iedzīvotājiem runāju citiem, kas ir tālāk, viņi arī saka, ka tas svarīgākais ir tā sāpe par to, pretiesisku, to, ka tu jūties. Tu viltu, par to. Tu esi juriste, tu palīdzi šo visu iztulkot parastajiem cilvēkiem. Es pareizi saprotu, redz, šis ir ļoti liels resurs, man liekas. Bet tas jebkurā gadījumā ir kopdarbs, un tas, piemēram, ko es varu pateikt milzīgu paldies Gaitim Grūtupam, kurš kā žurnālists ir iesaistījies jau kopš 21. gada būvētļaujas izdošanas brīža, un arī viņš, cik ir varējis runājis, viņš arī nevarēja saprast, kāpēc citas mediji, kāpēc citi vispār valsts līmenī par šo nerunā, jo, ja tu mazliet papētītu, tu uzreiz varētu izrakt, un tas ir tas, kas mums nebija saprotams, ja? Un prokurors uzreiz ir praktiski 2 nedēļu laikā viņš pieņem šo lēmumu, jo tas ir ģenerāla prokurors, un kad es viņam no rīta zvanu, es saku, kas tas īsti ir, ko jūs esat izdarījis, ja? Viņš saka, jūs iedzīvotājs esat sadzirdēti. Man tā, cik mīlīgi, super. Tad tas nozīmē, ka viens nav cīnītājs pret sistēmu. Kopā var panākt Tieši tā, tikai kopā, un tas ir tas, ko es varu pateikt, kas bija mana kļūda 21. gadā. Es cīnījos viena, jo es esmu jurists, es it kā varu uzrakstīt dokumentus, mēs tur, mēs kopā ar manu kaimiņu to visu darījām. Mēs tik daudz tieši pēc tās publiskās apspriešanas neiesaistījām iedzīvotājus. Bet tad vienkārši šobrīd bija tā, kad sākās tā būvniecība, es priekš sevis tiešām pieņēmu lēmumu, ka es viena neko nedarīšu, viss nedarīšu. Un tā, kad man pateica, tas darīs to, ok, tad es arī, to ir ļoti svarīgi saprast un vispār saprast, ka pa kolektīvajām lietām, tu nevari, tur ir jāsajūt. Jā, un viss, un tikai kopā ir spēks, un tad tu arī informē, tu visu dari, un tagad arī mums bija tiesas sēde. Man pirms tiesas sēde saka tā, es tur piezvanu, pasaku, varbūt, ka var dabūt to Zoom linku, lai cilvēki var pieslēgties un tā. Man no tiesas tā sekretārs saka, jūs sakiet cilvēkiem, lai viņi nenāk. Ja nav tik daudz vietas. Es saku, ziniet kā, es nevaru cilvēkiem pateikt, lai viņi nenāk. Ja viņi negribēs, mums ir tomēr jāparāda, ka tas cilvēkiem ir svarīgi. Jā, nevis, ka atnākam tikai mēs, bet cilvēki bija tik fantastiski, viņi atnāca. Labi, daļa tur palika aiz durvīm, bet neviens tur nefilmēja, neviens tur neuzvedās. Ziniet, ka citreiz provocēja, bet visi bija tik zolīdi. Un tad man patika viena tāda interesanta situācija, kad viena sieviete saka, vai drīkst pateikt? Un tā tiesnesis tā saka, jūs pasakat tur tam blakus, kurš tur varbūt ir tas vēl iesniedzējs, lai viņš, bet arī, ja jums nervi netur, tad jūs varat iet ārā. Kad cilvēcīgi. Cilvēcīgi, jā. Jā, tas tā. Skaisti. Man šis stāsts bišķi iedvesmo. Tur iedvesmo un arī attiecībā mūsu līniju sakarā, mūsu biedrības sakarā. Tas pierāda to, ka tāpat kā ar mums arī tur no 17, 18 gada cilvēki rakstījuši individuāli vēstules uz domu un vēl vienkārši atnāk copy-paste gadu no gada atnāk vēstules. Naudas nav, varbūt nākamgad. Man reāli gribās paprasīt, tie cilvēki tur sēž jau cik gadus. Es gribētu paprasīt, ko tu 17. gadā atbildēji uz šo varbūt nākamgad skatīsimies. Ko tu esi skatījies? Kur tu esi skatījies? Un viens nevar, un mēs tagad kā esam vairāk, un tām tur mūsu jau kaut kādu jautājumu sadzird, jau nāk komunicēt, tāpat līnijās tev nav sveša vieta, tur kaut kādas ūdens vada avārijas vēl, pēkšņi pļak, tev nav ūdens, vai nav elektrības. Tagad jau mums paziņo, būs tur remontēsim, tur ir kaut kāda tāda lēnām, kaut kāda tā sadarbība. Viens pats tu neko nevar, lai tu būtu labākais jurists, tur nezinu. Bet šis stāsts man iedvesmo, un mēs sekosim līdzi jūsu notikumu gaitai. Ja vajag
masu skatus, dot ziņu. Noteikti muzeja arī transparentiem un varam gājienā tur iet vēl tur. Jo, zin kā, viss jau ir relatīvi, tāpēc, kad, te nav tikai stāsts par mūsu jautājumu, tāpēc, kad Justiča līnijas arī ir pie Jelgavas novada robežas. Un tur ir tā, ka, ja šis tiks atļauts, tad krematoriju varēs uzbūvēt jebkurā vietā, kur ir lauksaimniecības zeme. Un tas ir tas, kas cilvēkiem ir jāsaprot, kad ir jārēģē uz situācijām, ja pat tas nav tavs pagasts. Un mums arī ir tā, ka tie 500 paraksti nav tikai Salgalieši, bet tas ir Jelgavas novada iedzīvotāju paraksti. Ja? Tāpēc, ka visi saprot, ka tas var patiesībā skart jebkuru, ja būvvalde izdos pretiesiskus aktus un beigās tas tiks nesodīti. Pārnest uz citām vietām. Jā, tāpēc šis ir tāds ļoti svarīgs jautājums visiem. Un tāpat kā mūsu līnija jautājumi, tie ir arī aktuāli pārējām pilsētas apkaimēm. Pat ja tur nav vēl saformējušās, jautājumi ir aktuāli un cilvēkiem tas... Bet Jelgavā ir iedzīvotāju padomus? Nē. Nav. Es savukārt mēs varu pateikt. Vēlamies to, bet pagaidīsim. Nav nolikums. Ir tā, ka tas, ko mums Jelgavas novadā ir, arī mums bija vairākas sēdes. Un būs tā, ka mums 16. jūnijā būs Jelgavas pagasta padomes vēlēšanas. Es dēļ šī mana sāpīgā jautājuma arī kandidēju uz padomus. Iedzīvotāju padomē. Es pašvaldības nē. Jā, skaidrs. Jo tas ir būtiski nošķirt, jo ļoti daudzi uzskata, ka tās padomas ir kaut kas, tas pašvaldības doma. Ja, bet, un tieši tā iemesla dēļ, ka tagad ir iedots labs instruments, ar ko tu vari, bez NVO ir ļoti svarīgs, bet tas veids, kā tu vari aizstāvēt tās savas vietas iedzīvotāju intereses. Mums pat bija tā, ka mums arī Salgales pagasta vadītāja un pārvaldniece lūdza, lai mēs taisam to padomu. Tāpēc, ka tagad Jelgavas novads ir tāds, ka viņš ir kļūst ļoti liels. Un attiecīgi vajag šo iedzīvotāju balsis, vajag to spēku, lai tu tiešām budžetā un visur citur panāktu to, kas ir svarīgs. Un man liekas ļoti interesanti, ko jūs teicāt par to budžetu, kad es saprotu, ka Jelgavā nekas nav mainījies, ka vēl joprojām NVO atmet kapeikas. Un beigās, Jā, tikko mēs runājām, tur tā dīvaini. Tā ir praksa, un tas ir tas, ka mēs patiesībā iedzīvotāji varam ietekmēt ļoti daudz. Un vienīgais jautājums ir, vai mēs ejam un to daram, jo tā mana ikdiena, patiesībā es esmu Latvijas bērnu labklājības tīklā vienā ļoti lielā nevalstiskā organizācijā politikas koordinators. Un attiecīgi, tur es arī redzu, ka ir jomas, kur ir lobēšana, viss notiek ļoti augstā līmenī, kur ir ekonomiskās intereses. Bet tas, kas attiecās uz kaut tie bērni vai tās jomas, kur nav šī balss tik skaļa, tad citreiz tajā visā birokrātiskajā aparātā, gan tie ierēģi vai deputāti, viņi vienkārši, viņiem, līdz tam nepievēršam, tāpēc, ka nav kas atgādina. Es tev atgādināšu. Šis ir man ļoti tuvs lauciņš, un man būs ļoti interesanti aprunāties. Tā kā tā. Jā. Liels paldies, Evis. Mēs sekosim līdzi, tā kā zini, ja vajag atbalstu, esam gatavi. Un iedvesmojamies. Brīnišķīgi. Paldies. Paldies par iespēju pastāstīt. Kopā ir spēks. Absolūti. Super. Paldies.